Līvijas kundze dzīvo Talsu novada Virbu pagastā, un līdz viņas mājām jāmēro krietens gabals. Viņai ir 80 gadu, un viena pati dienas aizvada jau 3. gadu. Pamazām kaut ko daru, tāpat malku vajag ienest, tāpat laukos. Vasarā tad jau vispār nav garlaicīgi, tad ir dārs un šis un tas, audzē pati kaut ko. Bet gribās parunāties. Draudzenes viena pēc otras sāk aiziet mūžībā, tāpēc paliek arvien vientuļāk. Ka nav istabā izgājis kaut kur ārpusē vai cita telpa, paskatos telefonā, ir kāds zvanījis. Nu nav, tukšums. Līvijas kundze uzsver, ka viņa nav pamesta, jaunie viņai palīdz un piezvana, kā viņa saka, uz 3 vārdiem. Daudz gan ko runāt nesot, galvenais zināt, ka visi veseli. Mēs jau atpalikuši tie seniori no šiem laikiem jau. Ar jauniem jau es daudz ko nesaprotu. Paklausās, ko viņi savā starpā runā. Facebook un tādu un kā tur tie. Es jau nezinu. Man jāprasa, man tulks jāņem līdzi. Ideju, ka tieši seniori viens otram varētu kļūt par zvanu draugiem, Līvija uzticēja savai mazmeitai. Vecmāmiņa ikdienā pieticīga, reti, kad savas vēlmes atklāja, tāpēc Eva Vīnerte saprata, ka jārīkojas. Viņas prāt noteikti ir vēl seniori, kas jūtas līdzīgi. Un tas nenozīmē, ka viņi vien paši dzīvo, bet to var dzīvot ģimenē un būt vientuļš. Vēstuļu draugs vai zvanu draugs, ka tas ir ļoti svarīgi, ka tu arī var pazvanīt arī tad, kad tiešām tev nokrīt sniegs un tev gribās to izkliegt skaļi. Es netieku pēc ūdeni vai ko, vienkārši pateikt kaut ko. Vai noklausās kaut ko politikā un tad dusmojās. Eva šobrīd ir gatava palīdzēt zvanu draugiem vienam otru atrast, tāpēc seniori viņai var zvanīt pa tālruni 266 03 489. Man liekas, jaunie ir baigi skrejošie un viņiem ir dažreiz tas zvans tikai varbūt pienākumu pēc. Bet, ja tur ir otrā galā seniors, man liekas, ka tas ir tāda lielāka bauda abiem diviem. Talsu pensionāru biedrības vadītājs stāsta, ka tie seniori, kas piedalās pulciņos un pasākumos, vientuļi nejūtas, bet tie, kuri vairs nespēja iziet no mājām gan, jo īpaši rudenī un ziemā. Arī man tiek bieži zvanīts, un pamatā tiek zvanīts vakarpusē, jo pa dienas es kustībā mūžīgi, ja? Un tad tās sarunas ieilgst. Un ir tāda sakritība, ja tev ir viens piezvanījis, tad tu knapes ar to vienu beidzis, ka tev jau zvana nākošais. Un tad tas vakars ievēlkās mūžīgās sarunās. Brīžām ir tā, ka stundā. No Līvijas kundzes atvadāmies ar cerību, ka viņa saņems savu kāroto dāvanu, un viņa kopā ar mazmeitu sapņo vēl tālāk. Varbūt ar citu zvanu draugu tuvinieku palīdzību visiem reiz vasarā izdotos vienam otru ieraudzīt vaigā kādā kopīgā salidojumā. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.